Zoltners ir vieta, kur apstājas laika plūdums, ja? Vieta ar atmosfēru. Šeit ir restorāns, pasākumu māja, vasaras pasākumu šķūnis un viesnīca izkārtot par šīm abām ēkām. Vasarā mums ir daudz privātas svinības un kāzas, un tad vasarā mēs varam izmitināt līdz 60 personām, tā kā tas ir samērā jau liels skaits. Varam palapoties to, ka restorāns ir iekļauts Michelin Guide ceļvedī, populārākajā ceļvedī kulinārijas pasaulē. Tā kā 2 gadus pēc kārtas mēs tur esam, par to, protams, liels prieks. Vispār jau prieks, kad no Zemgales mēs tur esam, un mēs labprāt prezentējam nevien Kroņauts un Tērveti, bet arī novadu, un ja iespējams, tad arī valsti. Darbinieki pārsvarā vietējie, par to arī Valteram Gunitē liels paldies. Mums nav jābrauc kaut kur uz pilsētu, mēs varam darīt tepat to, ko mēs labāk mākam un to, kas mums patīk. Jā. Kolēģi, tātad Zoltners vēlās brokastis šorīt. 52 personas, 2 lielie galdi, pārējās mazākas kompānijas. Baiba, tu pankūciņus attaisīsi un olas sacep iepriekš brokastīm. Mīķēli, tu šodien pie fritieri, ja? Attiecīgi papildinam visu laiku galdu, skatāmies, lai viss ir smuks. Vafels iešu es šodien cept, groziņas, uzkodas, tad tu varētu Baiba tās cukurzīņus sataisīt un Mīķēlis baklažānu paņems. Un tā. Kas tur būs šodien? Tur būs ceptas sēnes, baklažānu groziņš, cukurzirņu groziņš, gliemenes cepsim, veselu foreli, grieķu salātu un vēl viss kaut kas cits, bet to procesā tad iziesim, jā? Tā, tad... Nu, lai forši, jā, sākam, lai gardi aiziet. Viss iet ir tā. Cepsteņas D-A. Tā, grieķu salātu. Pat taisno no Grieķijas. Tā. G, L. Jā. Cept ābolu. Nē, ir vienkārši kilo mājas, nu. Ernests Zoltners pirms vairāk kā 100 gadiem no Latvijas valsts saņēma zemi. Tā nebija daudz, 11 hektāri, un viņš nodibināja zemnieku saimniecības trasti. Ernests Zoltners ir Valtera Brusa, mūsu saimnieka vecais tēvs. Līdz ar to Valtera un Gunitas, Valteras sievas uzstādījumiem ir, protams, kvalitāte. Un ja jau uz tālus ir vectāva jeb šo dzimtes uzvārds, tad, protams, tam alum jābūt tik kvalitīvam, labam, tādam, kādu viņš pats gribētu baudīt. 17. ir pirmais. Ok. Paņemsim blīvumu. Es nolēju alu, kurš ir nesen uzvārīts. Viņš šobrīd ir fermentācijas procesā, un mūsu tehnoloģija Ilona, brīnišķīga dāma, ir uzdevusi sekot tam visam līdzi, un, ja viņš fermentējās, tad katru dienu jāsako līdzi, jāņem blīvums, lai mēs saprastu, cik tālu ir tā fermentācija tikusi. Tas ir cukura līmenis, līdz ar to arī alkohols un tādas lietas. Un tas ir... Tam ir jāsako, lai aliņš beigās būtu labs. Kā Ilona saka, nav nekāda māka uzvārīt alu, māka ir 2 reiz viņu vienādi uzvārīt. Tad, to arī džeki dara. Es atgaisoju viņu tagad, lai viņš rādītu pēc tam pareizi. Principā ir 3 šķirnes, kas ir tā kā visu laiku, un tad vēl piebiedrojās kāda. Zoltners oriģinālais ir tā mūsu nemainīgā vērtība, kas arī brauc ārpus mūsu telpām. Tad ir Zoltners tumšais, kas ir vairāk rudenī un ziemā nobaudāms, un arī šobrīd vēl ir. Un tad uz vasaru mēs uzvaram Zoltners vieglo, kas tāds viegli baudāms vasarā uz terases, tāds ar mazāku alkohola grādiem.
Par Zoltneru salu, nu, mūsu tā galvenā lieta ir dabiskums, dabīgums, vietējā izejviela, pats svarīgākais, kas ir vietējais iesals. Tātad iesals ir mieži tiek nokulti, aizvesti uz Jelgavas novada Jaunsurlovkas pagastu uz Latu maltu iesalnīcu. Tur jau graudiņš pēc tam tiek nedaudz samitrināts, turēs tādā vidē, lai viņš domātu, ka drīkst zīt ārā dīkstus. Tiklīdz tas notiek, tā viņu karamelizē, jeb šo apstrādā augstā temperatūrā, un tad jau tas pavisam tā kā cepumiņš garšīgs, pilns ar labiem vitamīniem, un no tā var visādas gardas lietas taisīt, kā alu, kvasu. To aliņš, to atpūtu veids šeit, kādā no noguldītavām, un tur viņš pavada 21 dienu, oriģinālais. Ja mēs runājam par tumšo, tad tas ir 45 dienas, tas ļoti garš process, tāpēc tumšais arī ir tāds sarežģītāks un tiem, kas vāra, arī krietni interesantāks produkts, varbūt tā. Un tā ikdienā arī, protams, Gunita ir ļoti liels, tā kā, nu, viņi tomēr AB Valteri šo visu ir veidojuši, un viņa sirdis šeit ir ieguldīts, un viņa ir ļoti liels gan palīgs, gan arī, teiksim tā, uzmana, lai viss ir tā, kā vajadzētu tam būt. Nu, redz, mēs esam lielajā zālē, šeit var uzņemt svinības, kāzas, seminārus līdz 50 personām. Tad šeit rīkojam arī kādu teātra izrādi nesezonā un, protams, Zemgales līdzenums pilnā burvībā. Skats ir nedaudz pamainījies pēc pagājušā gada vētrām, bet nu, tas netraucē viņu nekādu nepadara mazāk pievilcīgu, vai ne? Ir arī kamīnzāle. Kamīnzālē varam uzņemt nelielas konferences, sanāksmes, sēdes, vai arī privātas svinības, kur gribās nedaudz savu telpu restorānā ar visiem pārējiem, tā kā nevēlās to darīt, tad šeit to var izdarīt atsevišķi no visiem. Ja meklējat vietu privātam pasākumam, konferencē, kāzām, kādām svinībām, mums ir ko piedāvāt. Pieredze mums arī atļaus šos pasākumus saukt par pasākumu ar lielo burtu, un labprāt tad jums palīdzēsim un labprāt jūs uzņemsim. 2 reizes mēnesī ir Zoltneru vēlās brokastis. Vasaras sezonā, kad rita kāzas pilnā riedumā, tad mēs nelielā pauzē aizējam, bet nu, tā katru mēnesi 2 reizes ir Zoltneru vēlās brokastis. Vienreiz mēnesī cenšamies arī uzrīkot kādu teātra izrādi vai kādu privātu pasākumu vai kādu īpašu pasākumu. Šomēnes tās būs gardēžu vakariņas, gardēdis Zemgale, 6-kārtu maltīte, katra kārta veltīta kādam Zemgales produktam. Nauris tur izdomās, kuri tie produkti ir. Šoreiz tur tie ir atlasīti, teiksim, no Dobeles ceriņdārza, ābolu desertam, ir no Jelgavas novadas Algavas pagasta apogjērs, no Jelgavas novadas Sesavas ir Melnkalnes siers, no Dobeles ir store. Tā kā, nu, atlasa šādus te produktus Nauris, tad ir gardēžu vakariņas veltīts īpašam reģionam, šī gadījumā Zemgalei. Tā kā, ja ir interesi, lūdzu piesakojiet, sekojiet sociālajiem tīkliem, piesakieties arī uz jaunumiem, labprāt nosūtīsim jums e-pastā, tā kā uz tikšanos.